Neko brauksim tagad pakaļ vēl 3 čaļiem no komandas un maksimum startu. Šodien mums sākās turnīrs. Būs karsti. Kas pa turnīru? Turnīrs 3-uz-3 hokejs, kur spēlēs labi špīleri. Izņemot mani labi sakstot. Un šodien būs interesanti. Gatavojums, visi skatāmies. Aizmirsti par mani, bet es atcerēšos tevi. Cik vēl deņi jāgaida? Nu, paldies! Viņš ir ierodies! Новый талант, Денис! Приехал! Степанов! Tu tikai nefilmē adresi, ja? A kur tavējs? Es nespēlēšu. Es jau ieliku. Tūlīt sasatiksimies no komandas. Jā, bet tu normāli izskaties vecais. Lucky Punch TV, ko jūs posiet? Izgājies solīts. Tev malc. Izņemot asos. Nāk daļa no mūsu komandas. Pasties, kā viņi iet. Var redzēt uzreiz hokeju. Jā, pasties, pirmais tas, šits ir ārpus hokeja. Labi aptīt. Šito Džeku atcerieties, jā. Viņš būs Lucky Punch ambasadoru 3. Vienkārši, ko tu kautrēs? Visiem labdien! Kas tu tāds esi? Vladislavs. Ko dari? Es nodarbojos ar hokeju profesionāli. Nē, es esmu hokeja treneris. Zapkaļ. Tev vērtē? Ļoti. Tā normāli. Bet davai latviski runājam, tagad mums saprat kontenmēģi. Jā. Un mēs dzīvojam Latvijā. Viens karoks, viena valoda. Наш язык, больше. Cik spēles šodien? Šodien būs 2 spēles. Mēs spēlējam pirmo spēli Periodi, ja? 3 periodi pa 7 minūtēm. Mēs šodien spēlējam pret Noko komandu. Tā ir, viņi kaut kā izdomāja uztaisīt. Viņi mums nepatīk. Viņi mums jau nepatīk, jā. Bet, un otra spēle mums ir pret Valmieru, pret jauniem čaļiem. Labi, tur no izlas pāris ir. Kas? Es nezinu, jauniem vecais, es pat nezinu viņus. Es vienkārši tā Elite prospektā pastījos interesi pēc. Bet pirmā spēle būs interesanta. Un rītā jau fināli, ja? Rītā mums ir vēl viena spēle ar Igaunijas komandu. Tad ir jau pusfināls, ja mēs tur tiekam, bet mēs tiekam, cerams. Nē, mēs tur tiekam. Vieglas spēles nebūs. Vieglas spēles toči nebūs šajā turnīrā. Un tad fināls. Cerams, mēs tur būsim. Kas ir Lucky Punch komandas sastāvā? Lucky Punch sastāvā ir Vladislavs Kolniševs. Neko viņš šeit aizmigrēs. Es personīgi, Denis Stepanov. Kā viņu sauc Stjopā? Viņš atbild par kārtību laukumā. Jā, viņš ir mūsu dvēselē. Tad ir Mārtiņš Laviņš. Tad mums ir Bulans. U20, viņš bija kapteinis, pareizi bija? U20 kapteinis. Ozoliņš arī bija, man liekas, U20 kapteinis citā gadā. Varētu būt, jā? Es pareizi atceros. Jā. Tad mums ir, kas ir? Rulers. Viņš bija kandidātos izlases šobrīd lielies. Krāstiņš arī bija. Kandidātos. Vārds. Mums ir vecmanāks jādraftēts NHL Monreālā, jā? Uz papīra labi skan. Papīrā labi, bet, zin kā, ledus visu parādīs. Mums ir vēl 2 džokeri, Rāzgals, Galoha veterāni. Kā par tiem aizmirst, tie jau. Bet mēs Rāzgalu visvairāk filmēs, viņš ir viskaistākais hokejists. Es domāju, turnīrā skaistāk par viņu cilvēku nebūs. Uz ledus, ārpus ledus bišķi jāpiestrādā tur, bet uz ledus viņš ir viskaistākais hokejists. Es varu viņam atdot to godu točni. Un arī viņš dara savu darbu tur. Čehijā viņš savāca tur, nezinu, daudz punktus jāsavāca. Jā. Viņš ir meistars. Franks Miltē. Nē, iedod viņam momentu, viņš atrisinās. Iedod viņam ripu. Jā. Kaut kā tā. Principā 9+1, 3 maiņas, 1 varočiks. Cerams, varočikam viss kārtībā būs. Un 8 komandas bliežam ripu, bliežam ripas.
nākamais ir neko. No Panteriem pārspēlētāji, no Ukrainas izlases viņam kaut kāds ir. Tas ir biznes. Jā, Ališers viņam no Ališers. Ališers Grāds. Jā, būs zolīti. Nē, turnīrs labs būs. Tur ir dažas komandas. No tā grupā ir 2 komandas, nu tā, nenopietni. Nu labi, kāds ir? Tur ir jaunie gurķi. Jā. Nu, uz pusfantu. Paļabom visi tik un tā nāca cīnīties pēc nav. Viņi domā, ka Kāpēc izvēlējies tieši tatu? Vajag izplatīt bišķiņu, un mums katru turnīru esam minusā. Te ir Tartu lētāk ledus, bet tur tā ir minus 2 štukas atkal turnīrā. Nopietni? Nu jā, nu bet pagaidām, nu ko mēs attīstam? Mēs jau īstenībā ir līmenis šitam, zini, Hype 363. Mārupē jau būs nopietnāk, jo tur Zviedrija kaut kādu tur vāc komandu no Svenska čaļos. Saka, Roši, tu vienkārši mēģini, nu šito tā kā reāli izplatīt kā reāli. Protams, būs liels projekts būs. Liels projekts. Nu tā, 3 tas ir interesanti. Nu, Klausies, vasarā bez šitas te, bez spēka paņēmieniem, tas, kas vajadzīgs čaļi, zin kā, tagad mēģina to sajust jau ledu, kas brauc prom ar huienu. Mārupē vēl alus būs, Mežpils salas mums būs pilnībā viss, kas iedos arī. Так что tā, palēnam. Davai. Nekas neskan. Es saku, ka nekas neskan par šitām valstīm. I don't hear nothing. No? Don't hear nothing. Okay. You going to Riga? Nice. Nice, yeah. It's for real nice. Sirsnīgs čals. Sirsnīgs. Jā, Skidačku aiz vārtiem ieslidosies, jā. Es aiz muguras, tu man uztaisi skidačku, pats atveries uz bortu, es parādu pa labi, tev atdodu tu nulē. Jā? Davai. Nu, viss un atrisināts. Mēs esam Igaunijā jau, jā? Jā. O! A kur robeža bija? Mēs palaidām garām? Nav robežas vairs. Es pasi sagatavoju. Kaut vai tad, kad tu paspied roku, jebkurš Latvijas industrijā, kas darbojās kaut ko, elementāri, tu paspiedi roku un tu iedevi cieņu. Nevis viņš paspiež roku Gandonam, viņš ir ahuienākais šalis. Jo tas ir kā bija agrāk. Agrāk bija tā, jebkurš no šitādiem repakiem dabūtu pa jebaļņi. Tā bija agrāk un tas atgriezīsies. Bet tagad ir mainījies paudze vispār citādāk. Un pareizi saki, mūsu ģērbtu arī bija vienmēr kaut ko pasaka uzreiz. Davai. Labi, tur varējām apģērbt, nezinu, ķiverus un cimdus, bet mēs hujārīmies par to, zini, atbildēt. A tagad neviens to nedarīs. Tagad tu hujs, tu es tavu māti, zini, un neviens to neko neizdarīs par to. Pasmiesies moška vēl par to, zini, ka tavu māti un normāli, un aizies mājās, mammai čau pateiks. Nu, Dari savu lietu ar cieņu un respektu. Bet ja tu darīsi savu lietu un tev liksies, un tu nerespektēsi, necienīsi, darīsi nezolīti pret otru, un tev liksies, ka nekas nebūs, tad es pateikšu tā, tam cilvēkam, kas šito skatās. Vienkārši sagaidi savu momentu. Tad spēcīgi cilvēki uztaisa labus laikus, un labi laiki izaudzina vājus cilvēkus. Ja? Un tad vāji cilvēki uztaisa sūdīgus laikus. Un tagad jau visiem viss ir. Jā, viss ir pieejams, ne par ko nav jācīnās. Vajag telefonu, ir dārgāks, ir lētāks, bet jebkuram būs telefons, jebkuram būs labs piemērs ir par Stokholmu. Un tu tagad to saki, Stokholmas dzīve, jā, kā notiek. Nu, priekš mums Stokholmas izklausās ahuiena pilsēta, bet principā tur tāds bardaks notiek, tagad, jo arābi pārņēma to valsti. Un kāpēc Zviedri neko nedara? Nu kā, ja Latvijā tagad atbrauktu kaut kādi sveši cilvēki, jā, un te es sāku savus noteikumus huieri, tad latvieši viņus kaut ko izdarīt, atpīšķi kaut ko izdarīt. Stokholmā ir tāda dzīve, ko viņam domāt? Viņam ir hujā algas lielas, ko viņam riskēt? Priekš kā viņam riskēt? Labāk, lai dara ar viņu valsts, ko grib, jo viņam tik un tā nauda nāks, un viņš nesaprot, kā viņa principā mutē. Nu tā, Zviedrija ir dirsā, Stokholma ir dirsā pilnīgākā. Tur rajonās policija nelaiž dažos rajonos. Охуеть, bet jūs paspēsiet? Ar ko tur?
Veicinām. Tur visiem sēžam? Labi, te visi zirvieci. Jā. Kas šitas tāds ir? Oficiālais sponsors šitām pasākumiem. Paskaties, ko viņi dara priekš cilvēkiem. Šāspēlēsim hoķi. Viņš ir ieradies! Jūs esat drošās rokās, Deņa... Davai sēdies, rekur to visu gatavs. Rekur to visu sagatavoju. Bļēņā, tu domāji. Kur ir mans pats kādreiz bija A to formā drauz? Cik svērtavs ekipējums? Kād pāris kilogramu ir? Mums jāies viss nedaudz. Jāiekustās. Cirkšņi, ceļi, leci. Tā jau varēs skriet uz pilnu jaudu. Pasvairīts kameriņu. Ko ir nāk? Ko es te vēl? Mums ir mūsu boss, mūsu galvenā trenera meistarojums. Mēs redzēsim, vai viņš dzird. Tie teica, ka man netiks skaists, bet tagad savus flashlights spītina. Uz beata underdogs, tagad tu zini, kā mani sauc. Kamēr tu pēc koks, tikmēr pēc panākumiem es brauc. Tas bija paradoks, visur, kas skanēs tā mana balss. Lido kā no bloka bārus, tev galvā kā lodes balss. Uz beata underdogs, tagad tu zini, kā mani sauc. Kamēr tu pēc koks, tikmēr pēc panākumiem es brauc. Ļauj viņam izspēlēt, jā, lai tā spēle kodīgāk, jā? Bulāns iet nākamais teicu un kas ir? Un tu esi? Kā komanda spēlē? Ahojena. Nē, super. 1-1, bet tūlīt būs 2-1. Un pēc tam būs vēl. Tieši tā, kā tu teici. Un tūlīt būs 3-1. Tev ir kāds komentārs pēc 2 nospēlētiem periodiem? Neko, Džeki Maličs, bet praktiski 3 metieni, 3 goli. Ručī man ārā pagaidām. 3-3, trešais periods. Ja šāds rezultāts paliks, tad uzreiz būs bulīši, nebūs papildu laiks. Trener, pēcspēles komentārs. Pirmā spēle. Ieskrienāmies drusku, nesagāja spēle, zaudējām beigās pa 1 golu, bet momenti bija daudz, tikai jārealizē un viss kārtībā. Tās vēl nav beigas. Tas tikai sākums, mēs vienmēr tā sākam un pēc tam savādāk aiziet. Un pēc tam ar 2,5 pakām kabatā Tieši tā tā. šlāfeni uz mājām. Alfumā, zin, tas ir Jāsāk mest ripas dziļāk un skriet pakaļ. Sasprindzim, Martin, kāpēc nesasprindzim? Sasprindzim? Rekur uzvars atslēga. Bravo, MVP! Parādīšu cilvēkam, kas ir labākais enerģiskais dzēriens uz doto brīdi. Hey guys, I think you should reduce your power. The best energy drink for a moment. Let's go, let's go. Hey bro. Yo, yo, yo. What's up? That's the new energy drink. Okay. The best one. Try it, bro. Thank you. Oh, you're welcome. Ko? Otra spēle. Let's go. Pirmo apdirsiņu jau tagad cīnīsimies.
Ja gols 0-7. Nefilmēšu to nelaic iekšā. Davai. Reiz viens gudrinieks teica, ka uzvarēt nav galvenais. Un ir situācijas, kur visdrīzāk tā arī ir. Bet es gribu, lai jūs atceraties, ka šodien nav tā situācija. Es īstenībā redzēju mazu šķirbi starp aizsargiem. Es izdomāju pamēģināt izlīst, sanāca un tad pat nezinu, tuvajā iemet, jā? 2-1 laikam un trešajā periodā iesaicāmies bišķīt. Sākām spēlēt kaut ko. Uzvar. Jā. Uzvar. Man ļoti patīk, man ļoti simpatizē viss šits. Es domāju, ka tas ir jāizplata obligāti, kā Džeki šeit dara visu. Un, es domāju, ka tas varētu aiziet potenciāli tāpat kā no Olimpiādē basketbols. Tas ir, es domāju, ļoti interesants koncepts. Do you know how to do the backflip? Hey, do you ready to do some exercise for the energy drink? Yeah. Let's do the 10 push-ups. 10 push-ups? Yeah. Okay, I can try. Okay. Let's Yeah. survive. Okay. Survive. Yeah. Okay. Lucky punch for the sport, guys. Thank you. Karoči, īsumā, man prieks, ka mēs savācamies. Vairāks no jums es vispār nezināju pirms tam, bet krasavčiki jūs visi esat. Paldies Deņam, kā atbraucat. Nu, plāns mums zināt kāds. Maucam uz restorānu, atpūsties, visiem čau, kameras slēdzās off. Visam paldies. Davai, ātrāk! Mēs nebraucam mājās, mēs līdz galam. Так, давай, за линией! Ребят, давай, отпакаль. Behind the line, guys, both feet behind the line, not on the line. Not on the line. Thank you. Tikko beidzās pirmais periods un 3-0 mūsu laba vadībā. Šodien Džeki ir atnākuši nopietni kāpāt. Mums ir tagad iet trešais periods, 4-3 mēs vadībā. Vajag vēl samest, lai Deņi iziet uz laukumu. Bojas pa vienam. Tajā redzēs, kā būs. Ar 6-5 pēcspēles metienos uzvarēja komanda 77, bet spēle bija diezgan interesanta. Un kaut arī Lucky Punch bija sākumā vadībā drošā, tomēr 77 neatlaida, cīnījās līdz galam un izcīnīja uzvaru. Šoreiz Lucky Punch laikam, kad arī turnīru beidz. Domāju, visi uzskatīja, ka mums ir ļoti labs sastāvs, mums vajadzēja obligāti šo turnīru pacelt, bet vasaras hokejs, visi ir vienādā situācijā, vienādā stāvoklī. Maz ir slidots, ir off-seasons saucamais, jā, un uz ledus nepavadam katru dienu. Tāpēc, tik un tā meistarības ziņā mums vajadzēja tik tālāk, nekā mēs tikām, bet nekas, tāds ir hokejs. Turnīrs lieliski organizēts, viss bija baigi labi, foršas emocijas un spēlēts pret un ar džekiem, ko ir kādreiz ir spēlēts un ir diezgan forši, diezgan patīkami. Paldies Lucky Punch, paldies Hype 3-3 un, sekot līdz hokejam. Cerams, tie turnīri būs biežāk un spēlēt hokeju, mīlēt hokeju. Tā, labdien! Šodien esam mēs ar Next Hockey hokejistiem Hugo Nāburgu un Marko Spuriņš. Kas šodien mums pietrūka, lai mēs izcīnītu 2500? Žēl, ka mums nebija sponsors, domāju, Lucky Punch. Man liekas, ka bišķi tā enerģija mums pietrūka džekiem uz laukumu. Ja mums būtu bišķi tā
normāli iekapājuši, mēs varbūt ātrāk skrējuši, bet tā jau varbūt kāda realizācija, bet jau čeki normāli nokapāja. Pieredzes trūkums. Ļoti jauna komanda. Mums ļoti jauna komanda. Vēlos pateikt paldies Zandmanim par turnīru organizēšanu. Pirmo reizi bija diezgan solidi, patīkami. Baigi forši, ka var iepirkties maķītes tuvumā. Visi var kā kārtīgi sportisti sagatavoties uz spēlēm. Next Hockey noteikti ir viena no labākajām komandām. Mums bija šī ledus pievīla un disciplīna ārpus ledus, bet nākamreiz mēs darīsim visu tieši to pašu, tikai būsim labāk uz ledus. Ew, kā izskatās, ne? Kā izskatās? Lai paliek. That's for you, bro. That's the info center? Yes. I need some information about that. That's the best energy drink. Can you tell me something about? No, you're not. I'm gonna tell you. That's the best energy drink in all the Europe. Okay. That's my present for you. So you can reduce your power. Okay, thank you. Tev tagad spēle jābūt? Jā. Veci, tas ir tev, Veci. Lai tev būtu spēki, labākais dzēriens, vienkārši, Veci. Paldies. Nav par ko. Es gribu ar jums finālu uzspēlēt vienkārši. Mēs tagad esam ar tikko ievēlētu Mārupes domas deputātu Edgaru Jansonu. Pāris vārdus. Tieši par ko? Par ievēlēšanu vai par jaunajiem gurķiem? Par jaunajiem gurķiem un Mārupes gurķiem arī, kā turpmāk viss notiks. Kā vienmēr Mārupē vai tomāti vai gurķi. Un šodien mūsēji bija gurķi. Nekādi mīkstie viņi nebija. Un ņemot vērā, ka viņiem vēl ir jāaug, protams, ja? Tā kā mušām, Johaidī. Ņemot vērā, ka viņiem ir jāaug, tad, protams, mēs tiem jaunajiem novēlam ļoti grūtu ceļu, es teikšu akmeņainu, jo pa līdzenu ceļu katrs duraks var braukt. Un tie, kas ir duraki, tie ir tomāti. Šitie ir gurķi, tiem vēl jābrauc, jākratās un jāsitās, tā lai kļūt par kārtīgiem večiem, ja? Tā, šodien esam ar, kā tev komanda sauc? Labi. Andrejs Solovjov, pāris vārdus par turnīru, lūdzu. Плохая команда. Мы пытались, отдали все свои силы, которые у нас были, но не хватило чуть-чуть пару игроков, которые будут бежать, биться, втыкаться. Была молодежная команда. А так, мы довольны результатом, отдали всего себя. Paldies. Esam ar vienu no turnīra meistarīgākajiem spēlētājiem, vārdsargiem, Jānis Idašu. Pāris vārdus par šo spēli, kur laikam jūs zaudējāt 2-0, ja? Zaudējām, jā, 2-1. Jā, nebijām kaut kā šodien saliedēti līdz galam. Kā pārspēlējām maiņas, nebija tas ķemistrijs tik labs kā iepriekšējās spēlēs. Un, neko izrunāsim kļūdas, gatavosimies nākamajām spēlēm. Varbūt kaut kāda ietekme bija arī no ārpus ledus aktivitātēm. Varbūt var pakomentēt sīkāk to? Nē, ārpus ledus aktivitātes tikai parasti palīdz sagatavoties šādiem pasākumiem. Tas ir tikai plus, tas nāk kā plus un bonus. Labi, paldies, mums vēl laik tev nākamajā turnīrā. Nē, es teikšu tā. Es pateikšu. Pirms kaut ko uzvaru vajag pamatīgi zaudēt. Un to mēs arī šodien izdarījām. Jā, visi cieņi pretiniekiem apspēlēja mūs pa pilnu programmu. Bet, kaut kas pietrūka, momenta realizācija, jā, un ko nākamreiz būsim, zināsim kļūdas un būsim stiprāki. Kolektīvs bija fantastisks. Tiešām paldies, paldies Nikam, paldies Denisam, paldies Lucky Punch. Vispār super pasākums un jā. Skaitāji. Jā, vinē kopā, zaudē kopā. Tieši tā. Tā, čau visiem, paldies, ka noskatījās šo epizodu. Uzliec laiku, uzliec kolakoļčiku, lai būtu arī laicīgi zināt, kad jauns vidloks iziet. Mūsu 12. un 13. jūlijā notiks jauns Hype 3 turnīrs, kurā piedalīsies Lucky Punch komanda ar lielisku sastāvu. Būs arī liela vārda no hokeja pasaules, tādi kā Smirnovs, Razgals, Vilmanis, Ločmeles un daudz citi. Arī būs ciemos mums Denis Stepanovs, kurš arī kāps uz laukumu un beidzot iešaus Mošto banku. Sudrabs Sirds atnāks atbalstīt, visi Lucky Punch komanda nāks uz vietas, tā ka būs iespēja nobildēties, nofilmēt visu šo kontentu, būs daudz alu, viss būs galvenais atnāciet, atbalstiet čaļus, jums viss būs patīkami. Tiekas tur.